guļam, slēpojam, neguļam. Ogrē sniega dienā, ogrē sniega dienā. Šogad aicinājumam atzīmēt starptautisko sniega dienu atsaukušās nemazums Latvijas pašvaldību, tostarp Ogres, kas sestdien pulcēja ziemas tīkotājus Zilajos kalnos. Viena no galvenajām aktivitātēm bija slēpošana. Te 300 metrus garo distanci mēroja gan bērni, gan pieaugušie. Bija iespēja izmēģināt arī orientēšanos uz slēpēm, savukārt komandas varēja sacensties slēpošanā ar milža slēpi. Mēs slēpojām, un man liekas, ka mums gāja ļoti labi. Jūs visi slēpojāt, Jā, ja? visi. Un kā sniegs slīdēja vai bija grūti? Labi slīdēja. Tikai pārāk nepatīkēja, ka trešā vieta varēja dabūt to otro vietu. Es ikdienā arī slēpoju, bet, kā redzat, es esmu vislielākais. Es esmu lielākais, tāpēc uzvarēju ātrākais? Jā. Mēs piedalījāmies slēpošanas distancē. 300 metri laikam bija. Mums gāja labi. Ja? Tu piedalījies. Kur tu piedalījies? Sniega vīru celšanā. Un kā tev tur gāja? Labi. Cik sniega vīrs uzcēlis? 7. Oho! Protams, kas gan būtu sniega diena bez sniega vīriem, un kā sacīt, jo vairāk sniega vīru, jo labāk. Te ir komanda atnāk, vai 2 ģimene, 3, 4, 5, kā viņiem sanāk, un viņiem dodas 5 minūtes. Un arī tādas tā kā bļodiņas, no viņiem jāuztājas sniega vīrs un 2 bumbiņās. Jāizrotā, un tas viss 5 minūtēs, kurš uztaisīs, kura komanda visvairāk sniega vīrs tajā 5 minūtēs. Un tā arī būs uzvarētāji. Un tie vairāk var novērāt tieši ģimenes, kā sastrādājas, kā katram savu taktiku, un tad arī reiz tā interesantāk skatīties. Mēs uzcēlām 7 sniega vīrus no 2 bumbām. Ar burkānu degunu vietā un suņu barību acu vietā un bietēm mutes vietā. Kā norāda sniega dienas organizatore Dzirkstīte Žindiga, pasākums tikšot organizēts arī nākamgad, jo iedzīvotāju interese esot liela un arī jaunizveidotā slēpošanas trase Zilajos kalnos esot pateicīga svētku rīkošanai. Sintī Lukša, Artis Supe, Ogres televīzija.